Atklāt par to, cik tu maksā nodokļos. Nav jābūt neo, lai uzzinātu patiesību, cik naudas tu atdod valstī. Esi darbinieks vai uzņēmējs. Ik viens no mums ir kādreiz uzdevuši šo jautājumu. Kur paliek nauda? Šis video ir tapis pēc pastaigas pa Rīgas ielām. Atkal redz vesels kvartāls, kur viens pēc otra tiek aizvērta veikali. Ik pa brīdim atkal atvers kāds jauns un jau atkal pēc mēneša diviem tukšs skatlogu un uz durvīm uzraksts, ka telpas pārdod iznomā. Var jau būt, ka nepareizi izvēlēta vieta vai prece, bet varbūt mēs vienkārši nezinām, kā precīzi aprēķināt, cik mums jāpelna un cik jāmaksā nodokļos. Vai tiešām atkal krīze, bet varbūt nē. Lasot raksts internetu portālos, komentārus sociālajos tīklos, rodas iespējas, ka cilvēkiem nav īsti sapratnes, kur paliek nauda, cik jāmaksā nodokļos un cik reāli jānopelnē saņemt cilvēku cienīgu algu par padarīto darbu. Ar nožēlu noskatos, kā tiek sarīdīti darba ņēmēji ar darba devējiem. Viena par maz strādā, otra par maz maksā, bet ir jāsaprot, ka taču nevar izmaksāt algā vairāk nekā nopelnīts. Nauda pati no sevis nerodas. Tāpēc nestrīdēsimies, kam ir taisnība, un noskaidrosim kopā. Lai to visu noskaidrot, ir tapis ilustratīvs piemērs. Piemēram ir tikai ilustratīvs raksturs. Piemērs ir izveidots par pamatu ņemot hipotētiskus un aptuvenus galvenos izdevumus, kāda ir hipotētiskam mazam un vidējam uzņēmumam. Dotais piemērs ir par pakalpojumu sniegšanu, bet būtībā arī piemērojams ienākumiem no preču tirdzniecības. Piemērs nav uzskatāms par 100% precīzi, jo nav iekļaut visi uzņēmuma izdevumi, bet kalpos jums par labu atskaites punktu, lai izveidot savu aprēķinu un izreikināt, cik jūs varat sev vai darbiniekam izmaksāt algā, vai palīdzēs noskaidrot, vai šefs jūs nekrāp, kad saka, ka naudas algai nav. Par pamatu ņemt stundu darbs un darba apmaksas stundās pēc padarītā darba, lai atvieglot aprēķins un padarīt tos saprotamākus. Tagad ķeramies klāt piemēram. Sāksim ar pavisam vienkāršu piemēru un mazām stundām. Tātad SIA PVN maksātājs, kā mēs redzam, summa par darbu, kas ir izrakstīta bez PVN un ar PVN. 21% uz šo mirkli. Kā saprast, kā no 121 lata var izmaksāt kaut kādu naudu sev algā? Cik tā būs? Tātad, pieņemsim, darbs notiek uz datora. Šī mirklī mums, protams, ir jāparedz tādas pozīcijas kā datora amortizācijas stundā. Tā kā datoram ir arī diezgan padārga programmatūra uzlikta, pats dators ir jaudīgs, tad amortizācija ir lūk šāda. Teiksim, kopējā vērtība datora programmatūra, norakstīšanas periods 36 mēneši, 30 dienas vidēji reiķinam mēnesī un sadalam uz 8 stundām, lai dabūtu 1 stundas amortizācijas izmaksas. Tādēļ, protams, elektrību jūs ļoti labi varat izreikināt arī ar Latvijas Energo gadžetu. Tad ir nepieciešams internets. Tad pieņemsim, ka SIA ir automašīna, mazlitrāžas. Automašīnai arī ir sava amortizācija aptuveni dienā. Kā arī ir nodokļi. Nodokļus arī, lūk, šādi mēs reiķinām, piemēram, gadā nodokļos un tehniskajās apskatēs, cik tiek iztērēts, cik ir mēneši gadā, cik dienas un uz stundām sadalām. Tā mēs iegūstam aptuveni cipariņu stundā. Protams, kā jau teicu, šis ir hipotētisks piemērs un nav paredzēti visi izdevumi, bet jūs to varat izmantot kā bāzi saviem personīgiem aprēķiniem. Tātad, kas mums bija par izdevumiem? Tātad, automašīna, kur mums ir jebkurā gadījumā lietojam mēs viņu vai nē. Ja jūs arī, teiksim, šī darba ietvaros būtu braukuši pie klienta, jā, tad jums arī būtu degvielas izdevums šeit klāt, tad auto nodoklis, datora amortizācija, elektrība, internets. Ir tāda lieta, kas ir neparedzētie izdevumi, jā, teiksim, tas ir vairāk šobrīd. Tad 3% ir vairāk, teiksim, uz kaut kādām neprecizitātēm. Tālāk mums ir administratīvie izdevumi. Administratīvie izdevumi šeit ir rēķināti tīri rēķina par telefonu un par grāmatvedības izdevumiem. Grāmatvedība maziem uzņēmumiem parasti kārto
kāds cits mazāks uzņēmums. Ir ļoti daudz firmas, šobrīd par ļoti saprātīgām naudiņām, ja jums nav daudz dokumentu, diezgan lētu visu sakārto. Tātad šajā piemērā visur tiek par pamatu ņemt kaut kādu izdevumu un maksas par stundu. Tādējādi mēs iegūstam, ka kopējie izdevumi pa 16 darba stundām mums bijis 21,85 centīmi. Tātad pirmais, ko mēs darījām, mēs noņēmām nost no kopējās summas par darbu ar PVN, mēs noņēmām nost PVN. Palika mums summa bez PVN. Noņēmām nost paredzamos izdevumus kopējos, un atlikums mums sāc 78,15 centīmi. Tālāk mēs nonākam pie algām. Ir nostrādāts 16 stundas. Stundas likme ir paņemta lielāka nekā valstī noteiktā minimālā stundas tarifa likme – 2 lati. Attiecīgi, 16 stundas reiz 2 lati, tas ir alga bruto 32 lati. No šiem 32 latiem tiek ieturēts vēl darba devēja sociālais nodoklis 7,71, tad kopējā algas izdevuma sastāda 39,71, atlikums 38,44 centīmi. Tātad, nākošā pozīcija ir uzņēmuma ienākuma nodoklis, par kuru parasti visi aizmirst un gada beigās vai nākošā gada sākumā par to atcerās, un tad ir daudz nepatīkam pārsteigumu. Šis uzņēmuma ienākuma nodoklis ir 15%. Kādēļ šī piemērā ir 15% uzņēmuma ienākuma nodoklis? Tādēļ, ka mēs taču gribam strādāt ar peļņu, tātad mums ir jāparedz, ka uzņēmumam būs jāmaksā ienākuma nodoklis, un šo vajadzētu arī iekļaut uzreiz mūsu aprēķinos. Summa šobrīd šķiet, it kā neliela, 5 lati, 77 centīmi no 121 lati, nav nekas trāks. Tad mēs nonākam pie tādas ļoti interesantas pozīcijas. Atlikums firmā jāatstāja aptuveni 30%. Šie 30% faktiski ir arī tā summa, no kuras iesums daļu pieņemsim uz biroja īres izdevumiem, uz bankas izdevumiem, uz visādām savādākām nodevām un sīkiem tēriņiem, kurus, diemžēl šajā piemērā visas nevar uzskaitīt. Un arī nevar būt tik precīzi, jo katram uzņēmumam šī situācija un izdevumi ir pilnīgi savādāk. Vienam ir office, otram nav office, tas ir katra uzņēmēja un katras uzņēmēja darbības formas vairāk noteikts tāds lielums, kuru aizies tie izdevumi. Tātad mēs skatāmies, ka šeit mēs ielikām 30% no šīs summas bez PVN. Algu faktiski, ka mēs gribam izmaksāt, mēs nevaram vairāk, mēs vienmēr varam salīdzināt pēc šīs formulīs, lai izdevumi, kas ir, kad noņem nost bruto algu un darba devēja sociālo nodokli, lai šī summa būtu aptuveni 30% no sākotnējās summas bez PVN. Tātad tikko mēs noskaidrojam, ka algā mēs varētu izmaksāt 32 latus. Tālāk seko ļoti interesanti. Darba ņēmēja sociālais nodoklis 11% jāatņem nost. Tad ir, piemēram, neapliekamais minimums. Šī gadījumā netika rēķināts neapliekamais minimums par apgādājumām personām, jo katrā ziņā, ja jums paliks vairāk naudas, jūs vienmēr būsiet patīkami pārsteigts. Tātad šī summa arī nav gluži precīza, ja neapliekamais minimums, jo var būt arī apgādājumā persona. Tātad šī starpība pirms iedzīvotāju ienākumu nodokļu ir šāda te. Kā veidojas starpība pirms iedzīvotāju ienākumu nodokļu, ir atņemot no bruto algas, darba ņēmēja sociālā nodokļu un neapliekumu minimumu. No šīs summas tiek ieturēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
Un rezultātā mums uz rokas algām paliek tikai 22 lati 37 centīmi. Šī starpība ir vienkārši šokējoša. Jūs izrakstījāt rēķinu par 121 latu un konstatējāt, ka jūs varat izmaksāt algā uz rokas tikai 22 latus. Jautājums, cik jums aizgāja nodokļos? Nodokļos jums aizgāja 38 lati 34 centīmi. Algas un nodokļu attiecības koeficients pie mazām summām ir aptuveni 1,7. Tas nozīmē, ka nodokļi ir 1,7 reizes lielāki nekā alga uz rokas. Būtībā jūs ļoti labi šī ilustrācijā redzat šo algas uz rokas un nodokļu attiecību. Bet faktiski tas nav galvenais. Galvenais ir tas, ka izrakstot rēķinu par 121 latu, jūs varat izmaksāt algā uz rokas tikai 22 latus. Es ieteiktu šo mazo piemēru ar mazām summām ņemt par pamatu, lai saprastu, cik beigās naudas jums paliks. Kādēļ tā? Tādēļ, ka šis varētu būt kā tāda maza mēraukliņa, jo vienmēr, ja paliks vairāk naudas, jūs tikai priecāsieties. Bet, ja jūs būsiet aizmirsuši kādu nodokli vai pārāk optimistiski skatījušies uz to, cik jūs varēsiet sev naudas izmaksāt uz rokas, jūs būsiet apbēdināti un jautāsiet, kur palika nauda. Tātad, pieņemsim, ir tāda situācija. Tā kā mēs zinām, ka daudziem maziem uzņēmumiem ir arī sezonas darbi, ir mēneši, kad nopelnīts tiek gaužām maz, tad es parādīšu nākošo piemēru. Pieņemsim, ka jūs strādājat 85 stundas, paliek šī piemērā tie paši 2 lati stundā. Teiksim, jūs nostrādāt 85 stundas, kas nebūtu nav pilns slodzi. Šajā laikā jūs nopelnījāt 500 latus plus PVN. Tāpat tās ir izdevumi, kas ir sareizināti reiz stundu skaits. Tāpat tās mums ir summa, kas mums jāatstāja firmā atlikums, uz tiem izdevumiem, kurus es šī piemērā neesmu minējusi, kā arī, teiksim, tehnikas modernizācijai vai citām lietām. Pēc šī piemēra jūs redzat, ka par šīm 85 stundām ar stundas tarifu likmi 2 lati stundā algā bruto mēs varam izmaksāt 170 latus, jo darba devēja sociālais nodoklis ir jānomaksā, un kopējie algas izdevumi jau sastāv 210 latus 95 centīmus. Jā, un es ceru, ka jūs neaizmirsāt par uzņēmumu ienākumu nodokli, kas arī tika atrecināts no summas bez PVN. Kas jums paliks uz rokas? Tātad bruto alga ir 170 lati. Darba ņēmēju sociālais nodoklis 11%. Tālāk mēs paskatāmies neieplūdumu minimumu. Šeit atkal nav ņemts vērā, ka jums ir kāds apgādājamais. Jo, kā jau minēju iepriekš, vienmēr mēs priecājamies, ja paliek vairāk naudas nekā plānots. Pēc nodokļu nomaksas paliek tik vien kā 118 lati. Un atkal mēs varam salīdzināt, kad izrakstīts rēķins ir par 605 latiem, bet uz rokas mēs varam izmaksāt tikai 118 latus. Šī gadījumā, kad summa vairs nav tie 121 lati, bet 605, nodokļu un algas attiecība ir mazliet mazāka – 1,66. Tas nozīmē, ka jūs maksājat nedaudz mazāk nodokļos un nedaudz vairāk saņemat algā uz rokas. Nākošajā īsajā piemērā mēs skatāmies, pieņemsim, ka cilvēks strādā 23 dienas mēnesī, 8 stundas dienā, un pieņemsim, viņam ir izdevies nopelnīt 1500 plus PVN. Būtībā liekas diezgan daudz nopelnīts. Vai visi darbinieki nopelna šādu summu mēnesī uz firmu? Varētu gadīties arī, ka ne. Tātad noņemam nost izdevumus, noņemam nost tas, kas ir jāatstāj firmā, lai firma varētu augt, attīstīties un arī turpmāk varētu pelnīt tos 1500 plus PVN. Un kas mums sanāk? Mums sanāk, ka bruto algā mēs varam izmaksāt tikai 368 latus. Un uz rokas mums paliek tikai 257. Un nodokļos ir īstenībā jāmaksā 2 reizes pat vairāk. Tātad, kur ir tas noslēpums? Ja mazā summā bija jāmaksā
diezgan daudz nodokļu. Nopelnot mazliet vairāk, jau mazāk. Un te pēkšņi, it kā mēs nopelnījām normālu summu, un, protams, mēs arī daudz strādājām. Bet kur palika tā visa nauda? Un kādēļ tik milzīga atšķirība ir starp summu, ko mēs varam izmaksāt algā uz rokas, un starp tiem nodokļiem? Kā tas ir iespējams? Domāju, ka nākošie piemēri jums ļoti labi ļaus saprast to, kāpēc lielo algu īpašnieki nesaprot tos, kuri pelna maz. Gribētos uz rokas saņemt, vismaz 400 lātus. Labi. Kas ir jādara, lai saņemtu no 1500 lati plus PVN gandrīz 400 latus uz rokas? Tātad darba stundas mums paliek tās pašas, 184, kā iepriekšējā piemērā. Stundas likmi par darbu mēs paaugstinām. Aplikums firmā paredzēts ir tāds pats, bet iepriekšējā gadījumā mēs faktiski firmā atstājām vairāk, jo stundas tarifa likme bija zemāka un radās papildus uzkrājums firmā. Bet šī gadījumā nodokļu un algas attiecība jau ir patīkamāka. Kas notiek, ja mēs gribētu jau 500 latus uz rokas? Tad, diemžēl, ar 1500 latiem plus PVN mums nekādīgi nesanāktu panākt. Kā mēs to redzam šī piemērā? Tātad nopelnam 1840 latus plus PVN, un mēs reāli mierīgi sirdi varam izmaksāt sev algā uz rokas 506 latus. Bet nodokļos arī mums jāsamaksā gandrīz 800. Un nodokļu un algas attiecības koeficients arī ir 1,57. Tas nozīmē, ka algu uz rokas pareizinam ar šo koeficientu mēs iegūstam to, cik daudz mums jānomaksā ir nodokļos. Kurš gan negribētu pelnīt deputāta algu? Kaut kur ap 2000. Tad jau vispārībā būtu mierīgi, nebūtu jādomā par to, kā nomaksāt kaut kādus rēķinus, vai ar bērniem doties kopā uz zooloģisko dārzu, katru nedēļas nogali kaut kur aizbraukt ar ģimeni. Tātad, cik mums būtu jāpelna, lai saņemtu uz rokas gandrīz 2500. Summa ir vienkārši šokējoša. 7800 lati plus PVN, un tas ir sasniedzams tad, ja mēs strādājam 23 darba dienas, 8 stundas dienā, bet stundas likmi mēs uzliekam 20 lati stundā. Tas nozīmē, ka tā ir tikai alga bruto 20 lati stundā, bet pieņemsim, ja jūs šādu te stundas likmi algai gribētu strādāt, jums no klienta būtu jāņem stundā par savu darbu. Es reiķināšu ar visu PVN. Pāri pa 50 latiem. Un nodokļos, neaizmirstiet, ka nodokļos jūs arī atstāsiet 3706 latus, bet nodokļu un algas attiecības koeficients šī gadījumā ir zemāks nekā visos iepriekšējos piemēros. Un tas ir tas moments, kad veidojās tā šķēre, kad nesaprot tie, kur lielas algas saņem, tos, kur saņem mazas algas. Jo tiešām šajos piemēros mēs redzam, ka tie, kur saņem mazāku algu, nopelna mazāk, arī maksā vairāk nodokļos proporcionāli pret to, ko viņi saņem uz rokas. Kāds ir variants? Strādājam mazāk. Ir taču ārsti, speciālisti, kuri saņem pār pa 50 latiem stundā. Teiksim, šāds te pats variants. Paņemam par pamatu, kad ir nopelnīt 1500 lati 35 darba stundās. Tāpat paņemam visādus izdevumus nost, alga bruto pa 35 stundām 700 lati, alga uz rokas 475. Nav daudz šī gadījumā, bet reiķinieties, tas ir tikai pa 35 darba stundām, nepilnu darba nedēļu. Nodokļos ar diezgan pieklājīgi jāsamaksā, bet kas ir pats brīnumainākais? Ka šī nodokļu un algas attiecības koeficients 1,49, viņš ir palicis, tāpat kā deputāta algai. Es ceru, ka es nesaputroju jums prātu ar šiem visiem piemēriem. Šie visi piemēri bija tikai tāpēc, lai jūs saprastu to dinamiku, no kurienes un par ko un kur pazūd tā nauda. Bet pamatā es ieteiktu visiem orientēties pēc vidējā
algas un nodokļu attiecības koeficientu 1,71. Ņemam par pamatu summu, ko mēs izrakstam par darbu un rēķinam nost. Paldies par uzmanību!